Ķipa varētu protesti pret smēķēšanu, tie, kas protestē, tie zaļie un tie visi tur, ķipa, ka pēdējos gados jau parādījās tās ziņas, tie eksperti, kas runā, ka tur pasīvie smēķētāji tur mirst vairāk nekā tur aktīvie smēķētāji. Un tur visi tie pasīvie smēķētāji sāk protestēt, tur baigākās akcijas taisīt. Un vienmēr tur ir kaut kā tur, ķipa, sūta tur televīzijas, tur ziņas, tur sūta kaut kādu savu reportieru, tur, vai taisa reportāžu, tur kaut kādu nopietno čalu, kas tur politiķis intervēl un tā. Un tur kaut kāds Igors Sakne tur varētu būt. Un tad, ķipa, viņi zina kā, visu laiku ir savācās tie protestētāji, viņi tur protestē, tur pret smēķēšanu, mēs tur pa zaļu zāli, par zaļu gaisu, mēs pa visu zaļu. Un arī atnāk tie te, kas, ķipa, pret kuriem protestē smēķētāji, tur, ķipa, tur kaut kāds smēķētāji ar 38 gadu stāžu, tur, ķipa, atnāk, tad viņi tur mēģina pierādīt savu pozīciju. Nē, mēs tur, viss kārtībā, tur, ķipa. Viņš uzdod jautājumu tur kaut kādam, nezinu, Agris, tavs mīļākais vārds, ķipa, čau. Agris tur, smēķētājs ar 38 gadu stāžu. Vai tas ir izraisījis kādas problēmas jūsu veselībai? Un tad Agris atbildi. Par to turpin. Zini, kad ir vēzis cilvēku, viņam ir caurumu uztais, tur ir pa kaklā, viņš nevar runāt. Viņš runā ar to magnētisko huņu tā. Viņš runā ar to tur huņu. Nē, viss kārtībā. Bet tos caurumus jūs kaklā, tāpēc, ka jums ir vēzis, tur ķip kaut kā tā. Nē, strādāju gapterību. Nogrēz kaklu. Jā, un viņi tur intervē tur ģimeni, bļa. Vai jūs smēķēšana tik daudz gadu garumā ir izraisījis problēmas ģimenē? Nē, mana sieva ir bijis pasīvās smēķētāji 20 gadus, un viņu visi ir labi. Viņš uzdod jautājumu sievai tur, ķipā, jūs esat pasīvās smēķētāji 20 gadus, vai tas ir ietekmējis jūsu tur veselību? Nē. Sieva arī. Nē, man viss kārtībā. Mums ir 2 bērni. Tur bērni kaut kāds sīka, tur 5-gadnieki, tur zviedzis un zviedzīte. Tur Sakna uzdev viņam jautājumu, tur ķipa sīkiem, tur mamma, mēs gribam zaudējumu. Sīki arī jau piedzimuši ar to visu huņu. Tas ir tik rēcīgs šitās visādi skatīties. Kā ķipa, piemēram, tādā ziņā, ka tur protestē pret kaut ko, un tie pret ko protestē valkās un kaut ko mēģina pierādīt, ka tas ģipa nav tā. Piemēram, ja tu protests ir reāli kaut kāds nopietnais, ja tur protests, par tiem pašiem smēķētājiem, un tu atnāk tie smēķētāji, kuriem jau reāli vēzis ir, un viņi mēģina cenšās pierādīt, ka viss kārtībā smēķēt var, bļē. Zin kā, pamēģi šo te, Igors uzdod jautājumu, teiksim, tur, smēķētājiem viss tur, nē, viss kārtībā, tur, pēc tam aiziet pie tiem zaļajiem, nu jā, ko jūs varētu teikt? Nu, mēs arī domājam. Mēs domājam, ka tas ir jāizliet. Es esmu bijušais smēķētājs. Kā viņi tur dzied, tur skaties protestu, tur visi dzied kaut kāds tur, ģipa tur get up, stand up. Ģipa latvieši, tie tur dzied kaut kāds tautas dziesmas, tur skaties kaut kāds protests pret tur saimu, tur viss kaut kāds dzied, tur latvieši dziesmas. Tas smēķētāji turies. Visi tiem aparātiem stāv. 3 mīri kādreiz bija. Hei. Kaut ko ievalsts. Tad zaļie spiež pretī, tur kaut ko. Smēķēšana. Ai, man viegli prātu. Ei, pos. Cūkārūdzos. Viņam nevar to intonāciju. Kādos rudzos, bet griķos. Kādos griķos rudzos? Visu mūžu bija rudzos. Man bija griķos. Nē, es, 10 gadus dejojos ap šitās dziesmas, un visu laiku bija rudzos. Man bija griķos. Es tikai par rudzēm es dzirdēju. Es arī cūku rudzos? Jā, visu laiku bija cūku rudzos, siventiņu kāpostos. Un tad es bieži bija tā, ka es satieku cilvēks, ķipa, bērndārzā vai tur skolā. Viņi arī saka, nē, griķos. Un es saku, what the fuck, nebija griķos. Vai cūku griķos. Tas ir kaut kāds Latvian conspiracy. Tas ir kaut kāds ogre, man liek. Bet tev čisti jāpameklē, vai cūka rudzos vai cūka griķu. Es tev saku, ka es dejošanā gāju. Mums tā bija vienkārši, tā bija mūsu solo dziesma. Mēs tur 10 gadus es gāju, 10 gadus mēs viņu dziedājām. Bija cūka rudzos. Kas tur tālāk bija? Cūka rudzos, siventiņu kāpostos. Es vairāk neko neatceros. Un tad mēs cūka rudzos, tad mēs tur griezāmies kaut kā. Un, kad ir siventiņu kāpostos, tad visi ķipa tur čāļi sadodās rokās un meitenes zem rokā viņam izlēģi. Tā kā siventiņi.
Un ejam pārtraukumā varbūt. Tā vai. Labi, ejam dziesmu. dziesmu.